Spēle ir noslēgusies ar FK Ventspils uzvaru 1-0 pār Līvonu PPK. Preses konferencē galvenais Līvonu PPK treneris Māris Landmanis. Māri, pāris vārdos par spēli. Zinājām, ka būs grūta spēle pēc tādām lielām uzvarām, kad visi ir uz pacēlumu un mentāli lido 3 stāvus virs zemes. Tad vienmēr, kad tu atgriezies atpakaļ tajā savā līmenī, ne visiem mentāli izdodas to izdarīt. Un redzējām, ka džeki treniņos bišķiņi lido, nevar saņemties, savākties, brīdinājām, teicām, kad ir jāizmirst viss, kas ir bijis līdz šīs dienas spēlē. Ir jāiet no nulles un ir jāgrauž zemē un jāizpilda uzstādījums, lai uzlaustu. Bet ne līdz visiem šī informācija aizgāja. Un tad, kad tu jau uzsāc spēli negatavs mentāli, tad spēles laikā to pamainīt ir praktiski neiespējami. Tur varējām mainīt jebkādu schematisko zīmējumu, jebko, bet ja spēlētājs domā, ka stāvot un skatoties uz bumbu, ka viņi ieies vārtos, tad, diemžēl, vārtus nevar tādā veidā iegūt. Tā kā likumsakarīgs rezultāts. Cerēju, ka mana komanda mācīsies no pieredzes, kam iespējams es kādreiz esmu gājis cauri, kam Žigi ir gājis cauri, ka mēs zinām, ka pēc lielām uzvarām un nomināli, kad tev šķiet, ka pretīm nāk vājāka komanda, kad ir jānoskaņojas tāpatām, bet izrādās, kad nē, ka mēs nevaram ieklausīties, tad ejam smagāko ceļu, mācamies no savām kļūdām. Tā kā, lai turpinātu to uzvaras gājumu, šodien apsēdāmies atpakaļ realitātē. Cerams, ka vismaz pēc šādas spēles džeki pamodīsies un būs atpakaļ ar abām kājām uz zemes un strādās kārtīgi. Treneri, kāds bija spēles plāns, jo no malas mēs to neredzējām? Šodien tu varēji jau kādu spēles plānu likt, jā, tur cilvēkam 5 reizes var atkārtot, ka viņš spēlē zem uzbrucējiem, bet viņš atrodas blakus centra aizsargam, tad acīm redzot spēles plānu redzēt nevar, jā. Zinājām, ka viņi spēlēs zemajā blokā, zinām malējos aizsargs uz augšām, balstiem bija jāsēžās tajās zonās, saņemot, atbrīvojot viduslīnijas, bet priekšā sākotnēji iesākām ar 2 uzbrucējiem, viņi nekustējās tā kā tika prasīts. Arī no zem uzbrucēja, tur, kur viņam bija jābūt, viņš tur nebija. Tā kā pareizi tu saki, spēles plānu redzēt nevarēja, jo vienkārši cilvēki šodien domāja, ka bumba ieies vārtos pati bez mūsu līdzdalības. Vēl viena spēle šajā pirmajā tūrē, pirmajā aplī pret Valmieru, ar kādām bažām tu sagaidi vai sajūtā sagaidi šo spēli? Nē, tagad bažas man nebūs, jo es domāju, ka tagad viņi sēž ģērbtuvē un paklausās, kā aiz sienas cilvēki gavilē. Tā kā uz nākamo spēli es domāju, ka mentāli jau būs atgriezušies realitātē un aizmirsīs par utopiju, ko sasniedz iepriekš un strādās un ēdīs zemi, cīnīsies pa katru centimetru, kas pietrūk šodien, jo gaisa bumbas mēs zaudējām, otrajās bumbās mēs klāt nebijām. Kompaktums nebija, kustības nebija, praktiski, ja šīs visas lietas, ko es tikko nosaucu, ja viņas nav, tad rezultāts ir 0-1. Paldies, Māri. Lūdzu, komandas prezidents Jurijs Žigājevu ar viņa komentāru. Jurij, vai komandas prezidentam un treneri jāuzņemās atbildība par šo rezultātu? Pirmkārt, paldies visiem. Tiešām 90. minūte mēs izskatāmies ļoti bērni ir slikti un jūs turpināt mūsu dzīt uz priekšu. Šodien neizdevās, tas tāds ir futbols. Interesanti, ka treneris palūdz atnākt uz preses konferenci. Kad uzvarēja, tad tikai viens galā. Tagad davai saka. Bet, ja nopietni, Māris jau daudz ko pateica. Pirmais treniņš pēc grobiņas un tur varēja redzēt, ka tāds noskaņojums, un kā mēs šeit esam, lai baudītu futbolu, tu tur nesāksi stāstīt davai nopietni, kaut ko pārspīlēti. Man vispār nav nekāds pārsteigums šodienas sniegums. Man bija ticība, ka mēs ar raksturu varētu arī uzvarēt šodien, bet Cepurinos Ventspilī daudz pielikuši, daudz labāki kļuva pēc pavasara kausa, kad mēs vienkārši tur pat ne ar galvenajiem spēkiem, bez variantiem viņus vinnējām 3-0.
Ventspils strādā, jauni puikas šodien zināja, ko darīt, bet galvenais, ka viņi šodien izskatījās tā, kā mēs izskatījāmies pret Grobiņu. Un viņi gribēja vairāk, viņi skrēja vairāk, viņiem dega acis, sirds un vispārējais. Un Fire arī, jā. Tas nav pārmetums. Es puišiem teicu, pats esmu bijis šajās situācijās. Tā ir realitāte. Es domāju, ka dzīvē arī var tādu piemērus atrast, kad tev viss ir ļoti labi un vēlāk ļoti ātri viss nav tik ļoti labi. Tāpēc tāda ir dzīve, tāds ir futbols. Jums vēlreiz paldies. Kārlim ir jautājumi. Jā, Kārlim. Kādas tavas domas par šīs dienas uzbrukumu? Es negribētu, es arī aplītī pateicu, šodien es nevaru nevienu izcelt, šodien zaudēja visi. Treneris, prezidents, rezervisti, kas netika laukumā. Šodien viss bija slikti, jūs varat teikt, ka puiši negribēja, tas tā nav. Bet kaut kur zemapziņā liekas, ka tūlīt mēs Grobiņu, un tad jau bumbu pati ieripos vārtos. Es to feelingu es ļoti labi zinu, man daudzreiz tā bija. Tāpēc, un tu it kā tev 30 gadi, tu neesi stulps, tu saproti, ka būs vienalga jādara, jāskrien, bet kaut kur zemapziņā tas atslābums, eiforija joprojām ir. Bet Padirsu mums šodien sadava kārtīgi. Es domāju, ka visiem signāls foršs, tāpēc sezona turpinās, nekas nav zaudēts. Cerams, ka visiem patīk uzvarētāji, šodien mēs tādi neesam, tāpēc ar kādiem vārdiem to aicinātu mūsu līdzjutējus uz spēli pret Valmiera 2? Labs pretinieks. Mājās divreiz pēc kārtas mēs zaudēt nevaram atļauties, tāpēc es domāju, ka jūs redzēsiet citu komandu, un ne jau tur treneris vai prezidents kaut ko īpašu izdarīs. Es domāju, pašiem čaļiem es redzēju viņu acis, es redzēju, kā viņi savā starpā, kāda viņi bija dusmīgi, viņi ieslēdzās pa vēlu. Un es domāju, ka viņi paši saprot, kas šodien notika, un diez vai viņi grib atkārtot tās sajūtas. Kārli, jautājums tev vēl, Saki. Vai mums vēl būs kādi papildinājumi sastāvā? Mums gan ziemā, gan vasarā, gan jebkurā gada dienā nav tā, ka mēs strādātu uz kaut ko. Vismaz šobrīd mēs redzam situāciju, kas notiek komandā. Tad pajautājam, piemēram, Helmutam Saulītam, ir kāds kreisais aizsargs. Un tad tā tas iet. Nav neviena spēlētāja, manuprāt, kuru es pats uzrunātu. Par mums daudz runā. Es domāju, ka mums ir daudz vieglāk atrast spēlētājus nekā tai pašai Ogrei, vai tāpat kā bija Mārim Saldū. Tomēr Rīga ir lielāka pilsēta. Daudz spēlētāju šobrīd mums ir diezgan plašs un garš sastāvs. Viens, kas nav izziņots. Es pat neatceros, kurš. Familijā bija viens Kuldu? Uzbrucējs, jā. Laikam varam pateikt, Markus Kalniņš pievienosies mums, jā. Nākamnedēļ. Kā tas atstājas? Ingus Vaņins ir pievienojies Ilūkstei, Pelcis ir izkritis līdz sezonas beigām, janvāris zem jautājuma zīmes, Džerijs un Viktors 99% paliks Čehijā, un Balmanis arī zem jautājuma zīmes, vai ne? Tad, kad notiks? Lūdzu? Dabūsim daudz, jā. Labi, paldies jums. Ceru, ka es vairs nepiedalīšos presinēs, jo izrādās, ka tikai, kad zaudējam, man jārunā. Paldies par atbalstu. Paldies, ka teikos nākamajā spēlē pret Valmieru 2. Līvon PPK! Līvon PPK! Līvon PPK! Līvon PPK!